BBLV pirmsskolu apmeklēja abi mūsu bērni. Sākām šo iestādi apmeklēt jau ar mazuļu skoliņām no pusgada vecuma, kas bija lielisks solis tālākai pirmsskolas izglītībai. Iepazināmies ar telpām, ar personālu un bērni ar drošu sirdi uzsāka izglītības iestādes apmeklēšanu. Tas bija kā liels pluss mūsu tālākai nākotnei un drošai izglītības ieguvēji. Mans vecākais dēls apmeklēja bebi no pirmās līdz pēdējai grupiņai. Bijām ļoti apmierināti, bija lieliski audzinātāji. Paveicās ar to, ka audzinātāji bija no pirmās līdz pēdējai grupiņai. Viņas netika mainītas vienā brīdī un attiecīgi izlaidums bija ļoti emocionāls. Bērndārzs bija ļoti iesaistošs, audzinātājs bija ļoti aktīvs, tika organizētas Facebook grupas aktivitātes, viss tika izrunāts, ekskursijas un interesantas sadzīves, kas praktiskas lietas. Tādēļ audzinātājiem ļoti liels cepums par to, ka netika mācīts tikai tas ieturētais, tā teikt, kurs, bet tiešām tika piedomāts pie katra bērna individuāli un arī tās situācijas, kas tika risinātas dārziņā uz vietas, kā bērniem tur cīnoties un kaujoties, bieži vien ļoti cilvēcīgi izrunāts un arī vecākiem izstāstītas. Sadarbība ar bebi sākās 2018. gadā. Toreiz mēs atgriezāmies no Anglijas un pašvaldības dārziņos bija garas rindas, tāpēc mēs meklējam tuvāko privāto dārziņu, kas atrodas mūsu mājām. Tā bija bebe. Katram bērnam ir individuāli, var redzēt, ka ir individuāla pieeja. Piemēram, manam bērnam ir ļoti grūti ar adaptāciju. Viņš ir sācis iet citā privātajā dārziņā, bet tur viņam ļoti negāja. Tad es viņu pārvedu arī uz šejienu. Šeit viņam ar adaptāciju veicās ļoti veiksmīgi. Mēs ar Kristiānu šeit jūtamies ļoti labi. Mans bērns ar lielāko prieku apmeklē šo dārziņu. Bērndārs BBLV es izvēlējos konkrēti iemeslu dēļ. Labu laiku jau, kā piedzima bērns, jau skatījāmies bērndārs, apskatījām visas variantus, lokācijas, visu iespējamo. Man bija ļoti svarīgi iepazīties arī ar bērndārza īpašniekiem, lai zinu, kādi cilvēki stāv aiz šī bērndārza, kāda ir viņa doma vispār un kāda ir viņa personība. Ļoti iepatikās viņu vispār redzējums, viņu vispār tā būtība. Viņi mums deva iespēju jau daudz ātrāk pamēģināt aizvest mūsu meitu uz bērndārzu, apstīties, kā viņa tur jūtās. Iedzīvoties, paskatīties, paspēlēties jau. Viņai ļoti iepatikās un tā arī mēs viņu atstājām un turpinājām. Ir tāda sajūta, ka es bērnu palaižu tā kā ģimenē. Tas nav vienkārši kaut kāda iestāde, bet es ļoti droši varu palaist viņu tur, un es zinu, ka viņi parūpēsies, man dos visu informāciju, kas, ko, kur un kā, kam jāpievērš uzmanība.